Nu, tā ir pienācis pēdējais rīts, kad jādodās uz nākošo viesnīcu, un tad jau ceļš ved uz mājām. Mazie vēl bauda baseinu priekus. Nu, rādi! Dīvaini, ka šeit var izmantot baseinu arī vakaros. Neviens neaizrāda. Nav nekāds darba laiks baseinam. Tas arī patīkam. Šitā notiek atpūta pie baseina. Tā ir ieslēgta kamera. Visi ir atšālējušies. Neviens vairs īsti neko negrib. Nopeldēsimies pa baseiniem un dosimies kaut kur, nezinu, kur uz kamieļiem mēs negribam iet, jo ir baigā saule un priekš mūsu saprašanas tas ir baigi karsti un baigi mokoši kratīties kamieļu mugurā pa tuksnes. Kaut kādi parki, kur ir akvāriji, delfīni un citi zvēri, ir diezgan padārgi mums visiem aizbraukt. Omīta ar Opu mums jutās nevisai labi pēc šitās ēšanas tūras, kas mums te ir tā pārēšanās no rītiem un vakaros. Nu, līdz ar to mēs esam bišķiņi tādi dilēmas priekšā, mums nav ko darīt. Viens balso pa Loro parku, viens balso pa okeāna viļņiem, kur viņš vakar neaizgāja, nezinu kāpēc. Un trešais visam piekrīt, ja? Jā, redz, cik labs bērniņš, tas visam piekrīt. Tā mēs izvācāmies no viesnīcas un atbraucām uz tirdzniecības centru. Pirkt tētim smaržas. Pirkt tētim smaržas, jā. Kurš lietos Roberts? Jā, kurš lietos kāds cits. Šitas veikals esot līdz 4 naktī vaļā. Viņš te vairāk pa pazem laikam iet nekā pa virzem. Super liels veikals, kur iepirkties. Moto sacīksts pirmo reizi dzīvē tūmā jāapstās. Jāiet tuvāk, tur varbūt labāk būs redzamība. Mēs jau uz otrām moto sacensībām trāpam šajā ceļojumā. Rallijs, tagad motocross, šoseja pa apli, makšķerēšanas sports. Kur tētis? Hei, tas ir filmā. Nē, mēs tagad ejam no motogonkām uz viesnīcu. Vēlreiz, mazais. Mēs tagad ejam ūdenī. Halo! Nu, ejam meklēt straumi. Nāk vilnis. Nu jau bišķi labāk, vai ne, kad ir rociņas? Tā, esam atbraukuši uz mūsu viesnīcu, bet mums vēl ir laiks, mēs vēl nevaram ievākties, jo mums ir iečikošanās no 4, tāpēc mēs te staigājam tā kā palestīnieši. Tā, interesanti viesnīcai pamati, kur sākās.
viesnīca iecirsta klintī. Nē, šis ir baigie karaliski apartamenti. Sievā, kur tu man esi? Es tev nevaru atrast. Te ir vēl viena vānas istaba ar visām dušām un... Nē, vispār man nav ko teikt. Vai, kad maza istabiņa jums ir? Jūs attaisat aizkuriņus, lai jūs vispār gaismu? Jā, lai mums no koridoru viss redz, kas ir garām. Ak tā? Nu, Daiga nāca sērijas, tu parādīši, kāds mums ir apartamenti. Jā. Nāc, skaties, nāc. Redzi? Mums ir uz balkona. Iznāc uz balkoniņu. Nāc no sākuma uz balkonu apsties. Mums ir vanna. O, to es saprotu. Uz balkona ir vanna. Un no vannas pavarās šitāds skats. Tālāk nāc skaties vēl. Mums ir skapju istaba. Te uz mēnesi vajadzēja braukt dzīvot. Un ir vēl viena vāna, un duša, un tualeta, un... Viņiem arī ir pašiem? Jā, viņiem pašiem ir savu. Ar ļoti skaļu ventilatoru. Bet šito es saprotu. Šitā jau var dzīvot. Cik maksājuši tas numuriņš uz nakti? 221 eiro. 8 personām, jā, tas ir. Numuriņš un divvietīgs. Jā. Sāksim baudīt pēdējo dienu Kanārijas salās. Nu ko? Ej uz basēnu. Kur bērniņiem ir? Bērniņi grib vai nu telefonu vai basēnu divu varianti. Bet mēs gribam ēst. Mēs braucam uz restorānu ēst, jūs iet uz basēnu. Tā. Pēc visādām atrakcijām, visādām lielām peldēm mums ir pienācis laiks paēst. Mēs ejam vienu restorāniņu meklēt. Visi grib ēst? Jā. Apsēdāmies paēst. Galda remonts. Nu, kādreiz galds arī saplīst, jāparemonta. Jā, kāpēc tagad cilvēks sēž pie galda? Tā gadās. Tā, lūdzu, skanējam QR kodus un skatāmies, kas ir ēdams. Tā bija ananās vai? Jā. Tā, visi ir priecīgi, jo visiem ir ēst atnest. Te ir lasaņas, tur ir pīcas, tur ir burgerino, Nodurts. te ir lasaņa un te ir pats galvenais ēdiens jūras veltes. Tētis gribēja omāru, bet saņēma kaut kādu garneli. Domāli. Milzīgi garneli. Un tagad parādīšu vietu, kur mēs būtu iznākuši. Nu, davai. Tā mēs te vandās pa taisniem ceļiem. Pirmīt gar jūras malu likās vienkāršāk visu tā uznākšana. Tagad mēs te maldamies drusciņi. Tā, šitie ir kaut kādi seno laiku saules paneļi. Paskatāmies, kā viņi ir degradējušies. Pilnīgi sasprāguši un tāda neīsts šūnas izskatās. Nu jā, ar laiku jau visiņ tādi laikam paliek. Bija auto. Bet paskaties, kādā labā stāvoklī. Nu, gandrīz neviena rūs nav. Cik tad ir stāvu šitai viesnīcai varētu būt? 6.
vanna uz balkona. Svaigā gaisā. Svaigā gaisā. Jā, arī tajā numuriņā ir tālajā stūrī vanna. Nu, visādi numuriņi bija redzēti, bet nu šitāds numurs nebija redzēts. Mums tieši nu patās atnāca ziņa no Latvijas, ka esot baigais sniegs ārā. Nu, mēs baudam saulīt, vēl pēdējo vakarītā atgriežamies atpakaļ ziemā. Bye! Vārdsākot, ir rīts, ir jāceļās. Dodamies uz lidmašīnu un laižam uz Latviju. Šodien būs gara diena. Bērniņi jāceļās. Vārdsākot, viss ir tā kā būtu. Sākam nest kofers uz mašīnu. Tārtiņi jāceļās. Ceļamies. Negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y rodeales. Nu tā mēs sēžam lidostā. Kaunijā mūs sagaidīs laipni stāvlaukuma īpašniece, kas mūs aizdīs līdz mašīnai. Un mēs jau, kad mašīnu pie viņas atstājām, viņa teica, ka viņai tie nakts reizes šausmīgi nepatīkot, jo viņi vienmēr aizkavējoties. Mēs vēl tā nosmējas, domājam, kāpēc tā būtu vienmēr jākavējās. Nu, izrādās, ka tas ir regulāri. Arī šoreiz viņa teica, nu jā, kā parasti. Tā kā mums speciāli viņa jāmodina būs 2 naktī, lai viņi mums atbrauc pakaļ uz lidostu un atslēdz pārkingu un iedod mašīnas. Vesela virkni problēmas. Rainērs ir zemo cenu aviokompānija. Izvēlieties, ko vēlieties. Jā, 4 cēlāmies, 7 izlidojām no Gran Canaria. Tagad esam Malagā, pulkstens ir 8, jau drusku pāri. Lidojums bija paredzēts 6:45, pārcēl uz 9. Uz 9, tā kā mums šitā diena ir interesanta, mēs dabījām kuponiņus. 4 eiro dod cilvēku, bet mēs par 4 eiro gandrīz neko neatradām, ko varētu nopirkt ēdam. Maizītes maksāja 5 eiro. Nu, pat cik mēs te bija daudzāki, 6x4, 24, tad tur kaut kas bišķiņ kaut kam sanāk. Bet daudzāk ēdāja arī uzreiz ir. Jā. Ar sakot, tā mēs lēnām ceļojam uz māju pusi. Diena ir ļoti gara. Grūtākais ir nosēdēt, jo vairs nevar nenosēdēt, jāstaigā riņķī kaut kur. Nu, tā mēs turpinām ceļu uz mājām. Vēl jau mums tas ceļš būs garš. Mēs braucam uz Kauni tikai, un pēc tam no Kauņas vēl 3,5 stundas līdz Kuldīgai. Es domāju, ka šonakt mēs savā gultiņā netiksim, jo būs jau rīts, nebūs jēgas iet gulēt. Jā. Bērniem būs jāiet uz skolu. Jā, rīt no rīta vēl bērniem uz skolu. Nu, var sakot, piedzīvojumi turpinās. Atā!